Raidījumu turpināsim analizējot investīciju nozīmīgumu enerģijas apgādes sistēmu attīstībai Latvijā. Akciju sabiedrības sadales tīkls ir uzņēmums, kas nodarbojas ar elektroenerģijas kā lietotājam nepieciešama produkta piegādi līdz klientam, aptverot ar savu pakalpojumu 99% no valsts teritorijas. Uzņēmuma mērķis ir kļūt par efektīvu pakalpojumu sniedzēju saviem klientiem, nodrošinot apgādes drošumu, pakalpojumu pieejamību, kļūstot par labākajiem Baltijas valstī un Eiropā. Līdz ar to izvērtējot pašreizējo situāciju, uzņēmums apzinās investīciju nozīmīgumu savā attīstībā. Jāsaka, ka katrs klients mums ir svarīgs un, protams, tas, kad nav elektrība, nav labi. Jā, un, tāds viens no nozares rādītājiem, kas raksturo sadales tīklu, ir pārtraukuma ilgums un pārtraukuma biežums. Un, ja mēs vērtējam šīs minūtes vai reizes gadā un salīdzinamies ar citām Eiropas kompānijām, jāsaka, ka mums nav tas labākais stāvoklis. Un jautājums ir par to, kāpēc mēs esam tur, kur mēs esam. Faktiski tas mūsu parāds tīkliem ir pietiekami liels. Dotā brīdī viņš ir sasniedzis 12,000 km. Tas ir tās līnijas, kurām ir nepieciešama rekonstrukcija. Vienalga, vai tie ir jāmaina balsti, vai jāmaina transformatoru apakšstacijas, vai vadi jāmaina, vai kabeļu līnijas. Un, jā, tās investīcijas ir pietiekami lielas, un to nevar izdarīt 3-5 gados. Mūsu vērtējumā saprātīgi to būtu darīt laika periodā, kas ir 10-15 gadi, jo tas investīcija apjoms ir pietiekami liels, tas ir tuvu 500 miljoniem latu. 11. gadā mēs esam uzsākuši šo vidējā sprieguma kabeļu programmu. Tad mūsu mērķis pēc 2 gadiem iziet uz 200 km gadā. Tas aptver gadā būtu ap 8 miljoniem latu lielām investīcijām. Pēc mūsu aplēsēm, lai 6000 km, kas ir kopējais apjoms izdarīt, ir pietiekami liels, tie ir aptuveni 250 miljonu latu. Mēs arī saprotam, ka nebūtu saprātīgi īsā laika periodā šīs izmaksas mūsu pārējiem patērētājiem tad attiecināt. Līdz ar to tas varētu izsaukt tādu lielāku tarifu kāpumu. Tāpēc šīs investīcijas ir ieplānotas pietiekami lielā laika periodā, kas ir 35 gadi. Dotā brīdī mēs strādājam ar 5 gadu tehnikas atjaunošanas plānu, kur tad ir mērķis nomainīt novecojušās, neefektīvās transporta vienības, un, protams, arī papildināt speciālās tehnikas parku. Apzinoties, ka elektroenerģija ir produkts, bez kura nav iedomājama ne Latvijas tautsaimniecība, nedz arī mūsdienīgas sabiedrības attīstība, uzņēmuma pilnveide aizvien turpinās.